21. un 22. aprīlī Baldonē, Riekstu kalnā, veiksmīgi startēja Baltijas kausa 2012. Pasākumu organizēja Latvijas Kamanu suņu sporta federācija, kura rīko tādas sacensības jau 4 gadus pēc kārtas. Federācijas sastāvēja sporta klubi, kuri apvieno kamanu sporta entuziastus un profesionāļus. Baltijas kausa līmeņa sacensības notiek Baltijas valstīs un arī Krievijā. Reizi gadā sportisti sacenšas Trailandē, tas ir kamanu suņa sacīkstes vasaras laikā. Sniegaina gada laikā notiek jau citi turnīri. Pēc federācijas valdes locekļa Olafa Kludziņa teiktā, sacensībās var piedalīties gan profesionālie sportisti, gan arī amatieri. Mēs cenšamies rīkot zemāka līmeņa sacensības, lai pēc iespējas vairāk neprofesionāļi varētu pievienoties šim sporta veidam. Rīkojam viņiem tā saucamās mini sacīkstes. Suņi, kuri piedalās turnīrā, var būt ne tikai haskijs, samujēdi un citas speciālas šķirnes, audzētas šiem mērķiem, bet arī jebkuri citi trenētie suņi. Tāpēc ar katru gadu aug sacīkstēs piedalījušos entuziastu skaits. Pēc statistikas statiem ar katru gadu aug dalībnieku skaits. Debitanti pat negrib piedalīties cita līmeņa sacensībās, uzreiz izvēlas sarežģītāku līmeni, jo tā ir cita gaisotne, citas intereses. Šajās sacensībās piedalījās sportisti ar saviem mīļuļiem no Somijas, Polijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Sacīkstes notika dažādās kategorijās. Bikedžoring paredz, ka velosipēdistu velk suns. Kanikrosā suns palīdz skrējējam. Savukārt pie skūtera pa 1 vai 2 piesien suņus, un sportists stāvot uz transporta līdzekļa ar vienu kāju atsperas no zemes, tādējādi palīdzot savam mīlulim. Tā notiek komandas darbs, kur rezultāts nav atkarīgs tikai no suņa, bet arī no cilvēka. Kanikross nozīmē, nevar būt kanikrosā labs skrējējs un slikts suns. Abiem jābūt ļoti labiem, jo sunim ir jāvelk skrējējs. Ja tikai suns velk, tad atkal jātiek ar skrējiem līdzi, tā kā abiem diviem jābūt tandēmā. Vairākas komandas sacentās arī ar 4 un 6 suņu pajūgiem. Šādiem mērķiem jāizmanto speciāls sacīkšu agregāts – 3-riteņu skūteris. Lai popularizētu šī sporta veida attīstību, rīko bērnu kanikrosu. Notikušajās sacensībās izcilu rezultātu uzrādīja Alens Līdaks. Man mājās ir 7 suņi, 4 vējmārieši, 2 svīžlas un 1 taksītis. Ar kamanu suņu sportu nodarbojos jau aptuveni gadu. Sāku tāpēc, ka vajadzēja suņus nodarbināt, un šis bija veids, ko atradām, kas visiem ir noderīgs, gan man, gan suņiem. Un šogad pirmo reizi startēju ar 2 skūteriem. Ar skūteri ar 2 suņiem. Cilvēki nāk uz šo sporta veidu kā parasti mīlestības dēļ pret saviem mājdzīvniekiem. Viņi vēlas pēc iespējas vairāk laika pavadīt kopā. Piemēram, Lietuvas sportists Tadas. Tā mīl savus 3 suņus, ka viņš ir gatavs dalīties ar savu dzīvokļu kvadrātmetriem, un tas nes viņam tikai prieku. Man tas nav grūti, tāpēc, ka man patīk šī dzīve un dzīvot kopā ar viņiem. Bet citi netiek galā ar haskiju un izmet viņus, jo nezina, kādu suni pērk. Ar viņiem ir jānodarbojas ar sportu. Vilkt pati mīļākā viņu nodarbošanās, un kaķiem skriet pakaļ viņiem arī patīk. Laiks bija labs, kas ļoti palīdzēja dalībniekiem. Beigās visi bija apmierināti ar rezultātiem un aizbrauca ar balvām un ar lielisku noskaņojumu mājās, lai uzkrātu spēkus nākamajam sacīkšu posmam.